Esiet sveicināti, droši ir zināt skatītāji, prieks jūs redzēt atkal. Šodien mēs runāsim par diezgan aktuālu tēmu, proti, kā cīnīties ar pretinieku, šajā gadījumā agresoru valsts Krievijas radītajiem dronu draudiem. Un mēs ikdienas saņemam, diemžēl, ziņas par to, ka arvien vairāk un vairāk Ukrainā energosistēmā tiek nodarīti postījumi tieši ar kaujas droniem, proti šī šaheda sērija. Un Latvijā un Igaunijā tam ir atrasts sava veida zāles, un tas ir ne tikai pārtvērēji droni, tie ir šoreiz jau arī pārtvērēja raķetes, un viens no tādiem ražotājiem ir Frankenburg Technologies. Šodien mums pārstāvs Kaspars Polaks. Sveicināts, Kaspar! Sveiks, labrīt! Raķete. Daudz kur presē nākās lasīt Igauni, bet saprotu, īsti Igauni līdz galam laikam tā nav. Es saprotu, ka tās saknes ir meklējums drīzāk šeit nekā Igaunijā, vai ne? Kā vispār līdz tai domai nonāca un kā tas attīstījās? Jā, mēs ļoti daudz runājam par Igauniju, Poliju, Lielbritāniju, un tad kaut kur ik pa brīdim tiek pieminēta un kādreiz pazūd tas Latvijas stāsts. To mēs šobrīd arī cenšamies nedaudz labot, bet, ja mēs atskatāmies uz Frankenburg vēsturi kopumā, uzņēmums dibināts 24. gadā, un pavisam vienkārši nodalot, tās ir Igauņu investīcijas un Igauņu uzņēmumu, strateģiskā vadība, kas ir cieši bijusi saistīta ar aizsardzības sektoru, un investīciju sadaļa un intelektuālais stāsts, mugurkauls, raķete, produkts. Tas ir Latvijas produkts, un ar to mums ir ļoti, ļoti jālepojas. Tāpēc visiem arī stāsta, ka 80% no Frankenburga patiesībā ir Latvija. Ko tad mēs esam īsti uztaisījuši? Pašu raķeti, vadības sistēmu, kas tieši ir tas mūsu ieguldījums? Pilnā ieroču sistēma sastāv no 3 komponentiem. Galvenā no tām, protams, ir raķete, tad ir palaišanas sistēma un skaitļošanas sadaļa un ieroču vadības sistēma, kas ir software sadaļa. Tad izstrādātas visas šīs 3 komponentes ir Latvijā. Kaut kāda daļa ir šobrīd, kaut kas tiek ražots Igaunijā no launcher sistēmas, software izstrāde notiek Latvijā un raķete tiek attīstīta. Un šobrīd mēs tieši esam uzsākuši pārejas tādu posmu no augstas gatavības prototipa uz ražošanas fāzi. Arī sēriju ražošana notiks Latvijā. R&D centrs ir Latvijā. Un jau pirmie ražošanas elementi jau sāk parādīties Latvijā. Tāpēc. Kur tad būs tā rūpnīca beigās? Tad ir jau vieta kaut kāda noskatīta, ir jau kaut kāda partneri sarunāti šobrīd? Jā, šobrīd... Cik tālu jūs ar to esat tikuši? Jā, šobrīd ražošana sastāvēs no 2 daļām. Pirmā daļa būs elektronikas komponentu montāža, salikšana, lodēšana, visas šīs brīnišķīgās lietas. Šīs telpas jau šobrīd, kā mēs runājam, viņas jau ir, un mēs kaut kādā brīdī viņas arī atrādīsim. Pagaidām neteiksim, kur Krievijam tēmēt jau pa viņām, vai ne? Tieši tā. Es gan baidos, ka droši vien, ka Ukrainas uzvaras bulvārī esošā vēstniecība, bet kas tur ir palicis no viņas, jau zina, kur tas ir. Spiega kantors, kur tur liekties. Jā, bet tā komponente jau ir. Otra sadaļa, kur notiks sprākstvielu pildīšana un pēc salikšanas pēdējais testēšanas posms, arī šī lokācija jau ir noskatīta, iegādāta un lai, kā saka, visi svētie un normatīvie akti stāv klāt mūsu ģenerāla izpildītājam, vienam no mūsu celtniecības uzņēmumiem, jo šobrīd darbs aktīvi notiek. Un plāns ir, ka mēs gada vidū pārgriezīsim sarkano lentīti. Un tad jau var cerēt, ka faktiski no šīs ražotnes beidzot nāks ārā gatavs produkts, ko varēs lietot gan mūsu bruņotie spēki, gan arī primāri, tā domāju, mūsu Ukrainas kolēģi, vai ne, kuriem šobrīd tā ir visaktuālākā problēma. Tieši tā, arī skatoties uz biznesa attīstības sadaļu, jo es domāju, ka īpaši aizsardzības industrijas kolēģi mani sapratīs, jo varbūt nedaudz atkāpjoties, arī vakar mēs atklājām brīnišķīgi Rīgā NATO Dajana šo akceleratoru Rīgas centru. Unilab paspārnē, un man bija tas gods arī nedaudz piedalīties un paklausīties, ko vispār Dajana runā un tā tālāk. Un visi mentori, kas nāk no biznesa puses, no venture kapitāla puses, viņi startupiem saka, ka pareizais veids, kā šobrīd attīstīt tieši startup defense biznesu,
mēs uztaisam prezentāciju, sākam strādāt pie produkta, bet tieši tajā pašā brīdī mēs sākam arī pārdot. Un, es domāju, ka tas nav pārsteigums, ka Frankenburgs rīkojās tieši tāpat. Produkts šobrīd ir augstā gatavības pakāpē. Mēs runājam par ražošanas uzsākšanu. Tas ir tāds inženiertehniskais bloks, un tad ir biznesa attīstība. Un par biznesa attīstību runājot, protams, primārais virziens ir šobrīd Ukraina, bet uzņēmuma biznesa attīstības politika un stratēģija ir agresīvs, plašs eksports. Un agresīvs, plašs eksports, tas nozīmē partnerības. Tāpēc arī ik pa brīdim mēs dzirdam par noslēgtiem sadarbības memorandiem, līgumiem ar PGZ grupu Polijā, ar Babcock Lielbritānijā, ar uzņēmumiem Francijā, ar uzņēmumiem Spānijā, ar uzņēmumiem Ukrainā. Šīs ir reālijas, kā notiek biznesa attīstība. Protams, vienkārši no tā biznesa viedokļa, tad jūs pārdodat savu tehnoloģiju, jūs pārdodat ražošanas licenci, un tad nevienmēr. Nevienmēr, un es pat teiktu, ka nekāda pamatā šīs partnerības ar partneriem ir divi veidi. Tā ir vai nu kopīga ražošana, potenciāli kopīga ražošana, kā tas varētu notikt Polijā, sadarbībā ar PGZ grupu, vai tā ir sadarbība šo ieroču sistēmas subsistēmu komponentu līmenī. Kā pieņemsim ar Babcock, šobrīd no Lielbritānijas bruņoto spēku puses un no Ukrainas atbalsta jūras koalīcijas puses ir ļoti augsta interese par mūsu produktu izpildījumu tieši jūras versijā. Tāpēc, piemēram, ar Babcock mums ir ļoti nopietnas sarunas. Mēs šobrīd esam uzsākuši darbu pie jūras versijas palaišanas sistēmas izstrādes, jo Babcock ir ļoti liela pieredze izstrādāt sistēmas tieši priekš kuģiem. Es kā atvaļināts jūraspēku virsnieks saprotu, ka ļoti liela atšķirība starp jūras versiju un sauszemes versiju. Pilnīgi citi klimatiski apstākļi, vibrācijas, stabilizācijas un tā tālāk. Tāpēc ir divi šie veidi. Un, teiksim, tādā plašākā mērogā, ņemot vērā to, ka uzņēmums ir faktiski cēlies no Baltijas reģiona un īpaši Latvija, bet arī, zinām, pieredze ir arī Igaunijai, ir par šo lokalizācijas prasībām. Arī mūsu normatīvajos aktos skaidri noteikts lokalizācijas prasības, kad jebkurš uzņēmums, Dil Defense nāk ar MRAT sistēmām, ir jāveic lokalizācijas pasākumi, jāiesaist vietējā industrija. Protams, tā kaut kāda daļai ražošanas procesa ir jānotiek. Daļai ražošanas procesa ir jānotiek, teiksim, kaut kur citur. Un arī mēs šo esam paredzējuši, tāpēc pats ražošanas koncepts, tā ir modulāra ražošana, ātri izvēršama, modulāri modernizējama, izmainām atkarībā no apjomiem. Tāpēc šī potenciālā ražošana arī kaut kur citur sadarbībā ar partneriem, tas ir arī tā var būt pakotne. Protams, visvienkāršāk ir pārdot raķeti, ražot viņu šeit Latvijā un eksportēt kaut kur citur. Tas jau būtu tas vēlamākais, tikai tas mūsdienās, kā tu jau pats aprakstīji, vairs nestrādā. Varbūt par šo pašu ieroču sistēmu īsti. Kas tas ir par ieroci, tik tālu, cik tu vari runāt, teiksim, kas ir tie tehniskie parametri un primāri, kam tas ir domāts? Tā ir maksimāli universāla raķete, tas ir, proti, teiksim, tā gan darbībai no gaisa, jūru tu jau aprakstīji, kad jums ar Britiem ir šis sadarbības līgums no zemes. Kāda veida konkrēta aizsardzībai, tā ir, teiksim, kaut kādu augstas vērtības mērķu aizsardzībai, jeb tas ir, teiksim, tā integrējums viss kopējā pretgaisa aizsardzības vairogā. Kur ir tā vieta faktiski un tā unikalitāte, ar ko tad jūs nākat šajā tirgū, kas šķietam jau it kā nekas tāds jauns jau tajā visā nav. Pret tiem pašiem šaheta droniem varam izmantot arī tos pašus Stingerus, RBS 70 un citu tipu ieročus. Ja. Kur tad slēpjas tā jūsu unikalitāte un īpašums? Jā, par unikalitāti runājot, teiksim, tādā lielā bildē, pirms mēs runājam konkrēti par Mark 1, tad, teiksim, tādā strateģiskajā lielajā bildē, ar ko Frankenburgs atšķirās no lielajiem primiem, jo tas nav noslēpums, to arī pareizi saka, pamatā raķešu sistēmu ražotāji, Eiropas reģionā un vispār pasaulē tie ir lielie prime ražotāji. Dil Defense, MBDA un tā tālāk un tā joprojām.
Tas, kas atšķir Frankenburgu, ir droši vien, ka ambīcija esot, joprojām uzņēmums, tas ir startups, pietiekoši liels, bet tas ir startups. Startups ir metis izaicinājumu, teiksim, vecajai industrijai, kas attīsta ieroču sistēmas, pirmos 5 gadus PowerPoints un tā tālāk, tad garš inženieru tehnisks darbs 10-15 gadus, kas ir bijis stāsts, pieņemsim, par ARST gadījumā ļoti ilgi izstrādē esošs produkts. Tas izaicinājums, ko ir metis Frankenburgs un nekaunība, ambīcija, ir uzbūvēt jaunu, citādi domājošu raķešu powerhouse Eiropā. Kā bāzi tam izvēloties tieši Baltiju, jo visiem ir skaidrs brīdī, negribētos teikt kad, bet brīdī, ja mums būs jākaro, mēs karosim sākumā šeit. Tas ir punkts 1. Tāpēc arī, ja mēs pastamies uz uzņēmumu, nevaru iet, teiksim, lielās detaļās, bet mums ir arī pietiekoši gara 5 gadu R&D, teiksim, roadmaps, tad Mark 1 ir tikai sākums. Mēs runājam gan par gaisa sistēmām, gan par Mark 2, kas ir lielākas distances sistēmām. Mēs runājam par ground-to-ground sistēmām un dažādām citām interesantām lietām, kas ir ap raķešu sistēmām. Bet ar kaut ko bija jāsāk. Un... Pastījāties, kāda ir akūtākā vajadzīga tirgu, ja? Patiesībā, ja mēs paskatāmies uz atkal to Latvijas komponenti, tad šīs raķetes ideja tika prezentēta, manuprāt, 2. Latvijas Defense Hackathonā vai Mekatonā, kā mēs viņus toreiz saucām, RTU dizaina fabrikas telpās vēl pirms kara. Es, manuprāt, vēl biju dienestā, piedalījos tajā hackathonā, un RTU raķešu komanda jau tad šo ideju demonstrēja. Viņi nedabūja pirmo vietu, protams, jo mēs esam lielākie skeptiķi pasaulē. Viņi dabūja, manuprāt, vai pateicības balvu vai 3. vietu. Bet tāpēc viņiem vienkārši nenoticēja. Arī bruņoto spēku pārstāvji, kas piedalījās tajā hackathonā, viņiem neticēja, jo tas ir Latvijā raķetes nevar būt. Ne? Tā mēs parasti domājam. Stereotipi jau var nākt klāt. Tad, kad viens no uzņēmuma galvenajiem investoriem, Tāvī Madiberga, pievērsās tam, tas notika uzreiz pēc kara sākuma, ka ir jāsāk domāt par arī kaut kādu, teiksim, defense produktu ražošanu, veicot analīzi par to, kādas tēmas vispār ir aktuālas. Dronus ražo visi, varbūt paskatāmies kaut ko interesantu. Tika identificēta šī komanda Latvijā, kas arī šo produktu līdz tam, kāds viņš izskatās šobrīd, arī ir novedusi. Tik vienkārši. Un par to, kas tas ir, jā, tā ir maza izmēra, zeme-gaisa, pretgaisa aizsardzības raķete, teiksim, kopumā. Taču, kas ir svarīgi, ir nesajaukt šo sistēmu ar citām zeme-gaisa, pretgaisa aizsardzības sistēmām, jo mēs runājam par milzīgu klāstu. Mēs varam runāt gan par garas distances darbības sistēmām, mēs varam runāt par ARST, mēs varam runāt par RBS 70. Šī raķete nav nekas no minētā. Šī raķete ir pats sākums, kas ir ļoti mazas distances, point defense ierocis. Tātad konkrēta punkta aizsardzības ierocis. Tas nav ierocis, ar kuru mēs no Rīgas pie austrumu robežas šausim nost Krievu šahedus. Tas ir ierocis, ar kuru mēs pie kritiskās infrastruktūras objekta Latgalē, nedod Dievs, varēsim cīnīties ar uzbrukošiem pretinieku. Citiem vārdiem sakot, kaut kāda elektroapakšstacija, sadales stacija Brēzeknē, ja? Tur stāv šī sistēma un apsargā konkrēti šo objektu, un kad viņam notiek konkrēti šim objektam uzbrukums, tad konkrēti šo objektu arī aizsargā. Tas ir viens operacionālais scenārijs. Otrs operacionālais scenārijs, šī sistēma tiek izmantota, lai aizsargātu militārus high value assetus, vai lielas darbības, kaut kādas raķešu sistēmas, komandpunktus, sakaru mezglus. Tas ir otrs scenārijs. Trešais scenārijs ir, kas varbūt ir mazāk aktuāls Latvijai, jo mums ir mazs operacionālais dziļums, kas ir aktuālāk Ukrainā. Ja mēs runājam par, pieņemsim, uzbrukošiem, teiksim, šahediem, arī skatoties uz to Krievu taktiku, pirmkārt parādās arvien vairāk reaktīvo dzinēju šahedi, kas ir milzīgs izaicinājums, teiksim, klasiskiem interceptoriem, kas ir daudz mazāk ātrumu, tu vienkārši nevar noķert.
mēs arvien vairāk redzam, ka tā ir, tuvojās liels daudzums šo dronu. Atšķirībā starp Latviju un Ukrainu. Ukrainā, ņemot vērā agrīnās brīdināšanas sistēmas, akustiku un tā tālāk, pretgaisa aizsardzības asetiem ir iespēja sagatavoties. Tas ir stundas, kad ir redzams, ka tie droni uzbruk arī. Rupi sakot, tā palaiž iekšā kaut kādā viņi zonā, lido un Ukraina ir. Kurā tu pārķer viņu? Tieši tā. Tas ir Ukrainas stāsts. Latvijas gadījumā tas varbūt nav tas labākais scenārijs, kā izmantot šo sistēmu, jo ja Ukrainā tās stundas, mums tās minūtes vienkārši nepaspēs aizbraukt. Tāpēc, runājot par mūsu situāciju, tas ir point defense ierocis uz kuģiem, kritiskā infrastruktūra, high value asset, militārie high value asset. Tu jau pieskāries šim jautājumam. Vakar arī gadījās Ukraiņu vienā no militārajiem mēdījiem lasīt šo neteiksim tā kritiku, es teiktu tā analīzi, kur bija šis ieroča uzrādītais, arī kas publiski izskanējis, tā parametri, proti šis kilometrs līdz 2 pārķeršanas rādījus. Jautāts, cik efektīvs tas ir tādā gadījumā, ja lido šie droni, kas ir aprīkoti ar reaktīvo dzinēju, ka būtībā vienīgais, ko tu vari izdarīt ar viņu, tu vari pārķert viņu, tajā fināla fāzē, kad jau viņš uzsāk to savu pikējumu uz to mērķi, proti, ar to domu tālāk jau ietriekties un uzspridzināt. Kas viņam tur ir ielikts tajā algoritmā. Šajā gadījumā, cik efektīvs ir tas vispār ierocis, vai tad nepastāv tomēr risks, kad, ja tu pārķer viņu tajā finālajā fāzē, ka tur, principā, tā kaujas galva var ar, tā atlūzu veidā nonākt tomēr uz tā augstas vērtības mērķa un nodarīt to savu posta darbu. Bet tā efektivitāte, pieņemsim, reaktīviem droniem nesamazinās. Ar propelleru droniem redzējām ādažos super pārķera, skaisti sprākst, viss deg, bet tajā brīdī, ka tev tas rēģēšanas laiks tad attiecīgi samazinās. Un, vismaz kā Ukraiņu eksperti to bija norādījuši, tad tas rādījums arī, vērtējot tos visus parametrus, paliek īsāks. Jā, tad klasiski, kad es arī no savas pieredzes varu teikt, ka karavīram iedod jaunu ekipējumu, jaunu ieroci, tad, ja tu iedod ieroci ar efektīvās šaušanas attālumu vai par raķetu runājot, par darbības rādījusu, 2 kilometri, tad nākamais jautājums vienmēr būs, vai var 5, ja tu iedos ieroci ar 5 km, vai var 8, tas ir normāli. Tas ir punkts 1. Punkts 2 par šo konkrēto analīzi daudz kam tur var piekrist, ar vienu izņēmumu, ar ko mēs šo ieroci salīdzinām. Mēs šo ieroci salīdzinām atkal ar lielāka radiusa raķešu sistēmām. Tad, jā, protams, tie 2 kilometri ir nosacīti maz. Ja mēs šo ieroci atkal vērtējam no tā skatu punkta, ka tas ir point defense ierocis, kas ir izvietots pie kritiskās infrastruktūras, un tev ir, tas, ar ko būtu pareizāk šo ieroci salīdzināt, ir ar Ukrainā bieži redzētiem pikapiem, kur ir uzlikts virsū 12,7 mm ložmetējs, saucamais 50 kals, un tur sēž karavīri ar parastu termooptiku, un tad, tas ir tas pēdējais aizsardzības posms. Un tad ir jautājums, kur ir lielāka iespēja sev dabūt atlūzas uz galvas, aizsargājumam objektam, ja tu viņu mēģini sašaut tepat virs galvas ar 50 kalu, vai tu viņu 2 km attālumā jau sāc iznīcināt ar šo ieroci. Un tā ir liela atšķirība, un es domāju, ka šis ir daudz, daudz efektīvāks risinājums nekā 50 kals. Mēs runājam par point defense, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Šobrīd kāda ir tā jūsu, varbūt konkurences, pagaidām jau es saprotu, sēriju veidu ražošana vēl nav, bet Dievs dod tiešām tūliņ būs. Kāda ir tā vieta konkurencē ar citiem ražotājiem? Jā, jums ir, specifiski šobrīd šī ieroču niša, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka šajā specifiskajā ieroču nišā lec iekšā arī citi ražotāji. Tieši tā, pēdējais, kas te nācās dzirdēt pāri jūrai, patās mums sāps, izstrādājis savu Nimbix pārtvērē raķeti. Tur tie vismaz uzrādītie parametri ir 3 km augstums, 5 km rādījus, gandrīz vai jau Stingers faktiski. Jā. Kur tad ir tās jūsu priekšrocības? Te ir kā, pēc cipariskās informācijas spriežot, ja? Jums tas produkts citāds švākāks. Cena varbūt, nezinu.
Jā, tad ir divas lietas. Jā, tā ir cena, un otrs ir piegādes ātrums. Tu cenu var salīdzināt, vienkārši teiksim, tā pateikt, ar analogiem. Jo tas nesen arī šonadēļ bija šī Ukrainas sadarbības industrijas izstāde, ja, un tur tieši Ukrainas eksperti norādīja, ka faktiski valsts aizsardzībā un tā, nezinu, kā to pieklājīgāk pateikt, Krievu likvidācijā, kā saka, svarīgi ir, cik izmaksas jau uz to vienu ienaidnieku tiek veltīts. Tas, kā ir aprēķināta šī konkrētā produkta cena, bet kā ir noticis ceļš uz to, lai sasniegtu šo cenu. Jo to raķeti var uztaisīt no zelta platīna un tā tālāk. Viņi maksās nevis tur dažus desmitus tūkstošus, viņi maksās 200,000, kas ir lielā mērā gadījums ar daudzām sistēmām, kuras tu pieminēji. Ja mēs runājam par Stingeri, mēs runājam par RB-70, ja mēs runājam par Sābi jauno raķeti, vēl nav patiesībā tirgus informācija, un kur manī ir nevis skepse, bet piesardzība. Es nesaku, ka mēs esam izstrādājuši kaut ko tik unikālu, ko neviens nekad nav izstrādājis vai neizstrādās. Absolūti ne. Katrs lielais raķešu ražotājs šobrīd skatās uz šo nišu, jo vienkārši pieaug tirgus pieprasījums. Jo visiem ir skaidrs, tagad mēs runājam par diezgan augstiem procentiem, ir dažāda informācija, tur no 10 līdz 50%, ko es esmu dzirdējis, no 10 līdz 50, 30% šahedi ir ar reaktīvo dzinēju. Tajā brīdī, kad viņi visi būs ar reaktīvo dzinēju, ļoti liela daļa konvencionālie interceptori vienkārši nestrādās. Un tad vienīgais ātrums. Tu nevari noķert ar 200-300 km/h ātru interceptoru mērķi, kas pārvietojās ar 800, varbūt nākamgad jau 1000 km/h. Tas vienkārši nav iespējams fiziski. Tāpēc vienīgais risinājums ir raķetes. Tāpēc šobrīd absolūti visi ražotāji, ne tikai SAPS, MBDA, citi, visi runā par to, ka notiek šis darbs par jaunu raķešu sistēmu izstrādi, kas ir mazāks rādījus, attiecīgi mazāka cena un tā tālāk. Lielais jautājums un mestais izaicinājums šiem lielajiem ieroču ražotājiem ir šīs mindset pārmaiņa. Un, diemžēl mēs mainamies ļoti lēni, arī šie lielie ražotāji mainās ļoti lēni, un pat ja mēs runājam par tām pašām RBS-70 sistēmām un arī publiski pieejamu informāciju par piegāžu laikiem 3, 4, 5 gadi, tad kā var pusgada laikā izstrādāt jaunu produktu? Droši vien, ka nevar. Tāpēc, ja tā informācija parādīsies tikai pagājušajā gadā un darbs ir sācies tikai pagājušajā gadā, es ļoti ceru, ka tādi ieroči būs pieejami. Tad viens faktors ir šīs laiks piegādēji, kur es godīgi sakot apšaubu. Un otrs faktors ir cena. Ja mēs runājam par jau pieminētajām sistēmām, Stingers, RB-70, tie ir 100,000 par vienu šāvienu. Šaut 100,000 raķeti pa šaheta tipa dronu, kas pārvietojās gaisa telpā, un tas var būt kaujas šahets, tas var būt arī saucamais balvanka, dīkojs, whatever. Tad, kas ir tas ekonomiskais izdevīgums? Jo beigās tas viss ir... Poļi baigi labi nodemonstrēja to tajā masveida, šo te izmaksu, jāsaka tā, konvencionālo līdz šim izmaksu neefektivitāti iepratim, tā masveida drona ielidojumam, kad viņi tur ar kaut kādu miljonu vērtām raķetēm, amramiem tur mēģināja no F-16 un modernām lidmašīnām notriekt. Man liekas, kaut kādas tiešām tieši tā. Izlūk dronus, kas nemaksā neko. Tāpēc tas, kā mēs esam skatījušies uz to, ir, ka raķetes cenai ir jābūt minimums 1:1 vai zemākai par to, cik maksā viena šī dīkoja šaheda launch. Tu vari tagad šobrīd pateikt? Tie ir daži desmiti. Cik apmēram tad tas viens jūsu šāviens šobrīd maksā? Es negribētu teikt, saukt tādu precīzu skaitļos informāciju, bet tie ir daži 10,000 eiro. Daži 10,000, kas jau faktiski jau salīdzināms ar tā paša lidojošā draņķa cenu, vai ne? Precīzi.
Precīzi. Ja mēs zinām, apmēram, arī tā ir publiski pieejama informācija, cik apmēram maksā tas viens tukšais dīkojs, arī tie cipari ir dažādi, tur 15, 20, 30 tūkstoši. Tad tas ir tas ekonomiskais, teiksim, gaps, kurš mums ir jāsasniedz ar savu raķetu. Un tā ir arī plus-mīnus cena esošajiem konvencionālajiem interceptoriem. Protams, mēs arī daudz dzirdam no Ukrainas industrijas pārstāvjiem, tagad arī bija Latvijas-Ukrainas industrijas diena, ka tur pa 1500 man ir strādājošs interceptors. Mūsu pārtvērēju dronu ražotāji skeptiski smaida. Var nosaukt dažādas ciparus, bet realitāte ir nedaudz cita. Okay. Jūs Ukrainā esat pārbaudījuši to savu produktu? Bija kaut kādas ziņas iepriekš, kad Frankenburgs esot nosūtījis kaut kādu partiju uz Ukrainu. Ir nācies, kā amerikāņi saka, dusmās izšaut pa kādu Krievu, vai ne? Tad īsa atbilde ir vēl nē, bet varbūt paskaidrošu to stāstu. Pirmkārt, kā ir arī publiski izskanējis, raķetes izstrāde ir notikusi 18 mēneši, 15, 18, kā kurš skaita. Un decembrī mēs demonstrējam pirmo pilno full kill chain darbību, kas strādā sensors, strādā vadības sistēma, strādā launchers un galu galā nostrādā arī raķeti. Tas jums bija no tā viss. Jā, mēs centāmies. Kur arī, starp citu, ir stāsts vienos no testiem mums filmēšanas drona operators pagadījās ceļā raķetei un esot diezgan tuvu tam mērķim, raķete nolkojās uz to mazo dronu, kas patiesībā arī ir labās ziņas, jo mēs tomēr domājam vairāk par lielajiem mērķiem, kas ir šahets, tas pats Krievu Orlāns, kaut kas lielāks, jo atkal nav ekonomiski izdevīguma šaut pa DJI dronu, kas maksā 3000 ar vairāku 10 000 vērtu raķeti, bet tā fun story. Tātad par to... Bet ja nekā nav, tad labāk uzšaut ar to pašu, kas ir. Protams, jā. Bet par Ukrainu runājot, tātad, ja mēs to esam izdarījuši decembrī, tā kā saka, no decembra vēl Ziemassvētku nespējām aizbraukt. Bet bez jokiem, tad Ukrainā mēs esam permanenti, un tas, ko mēs esam Ukrainā darījuši līdz šim, ir validēt to use case, kā Ukraiņi lietos šo sistēmu. Arī tas raksts, cilvēki varbūt nebija informēti līdz galam, bet tas ir tieši tas, ko mēs esam līdz šim darījuši Ukrainā, ir ievākt informāciju un validēt use case, kāds ierocis tiks strādāts, lai to ņemt vērā raķetes izstrādā. Tas, kas mums ir priekšā, un es ceru, ka mēs tuvākajā laikā arī to izdarīsim, un Latvijas sarunas jau notiek. Mēs nonāksim arī Ukrainā testēšanai un arī testēšanai kaujas apstākļos, jo arī aizsardzības industrijas pārstāvi, kas skatīsies šo raidījumu, viņi sapratīs, par ko es runāju Ukrainā. Tas ir pietiekoši komplicēts stāsts. Mums ir vispirms jāvalidē ierocis un jānodemonstrē gala lietotājiem poligona apstākļos, nosacītas drošos apstākļos, un tad ir jādemonstrē ierocis kaujas apstākļos. Un šis ir nākamais lielais uzdevums, kas šobrīd ir jāizdara, runājot par Ukrainu. Ir jau Ukraiņu pusē skaidra interese un apmēram zvani, kad būs beidzot mums tā teikt jumta. Zvani par to, kad būs sākās pēc pirmās press relīzes, ka šāds ierocis vispār tiek izstrādāts. Tad zvani ir viss 25. gads ir pavadījis zvanos un pieprasījumos. Jāsaprot arī, ka Ukrainas ekosistēma ir ļoti liels dažādu vienību daudzums, ļoti daudz dažādu spēlētāji aizsardzības ministrijas dienestu pusē, kam ir ļoti dažādi use case, ļoti dažādi interesi par to, kā šo ieroci lietot. Aktuāls jautājums mūsdienās saistībā gan ar dažādu kritiskajām izēvielām, piegādes ķēdes, proti, un tas, kas izskanēja arī šodien no Ukrainas kolēģiem, ir tas, ka būtībā maksimāli cenšieties izmantot kaut kādas dubultā lietojuma tehnoloģijas, maksimāli cenšieties atvieglot tā katra produkta tehnisko pusi, lai to varētu vajadzības gadījumā ātri masveidā palaist ražošanā no tā, kas jau ir.
Kas šobrīd ir, teiksim, tā ar tām sastāvdaļām un komponentiem tieši jūsu produktiem? Vai šajā gadījumā šis jautājums ir izcināts un vai te neradīsies kaut kādas problēmas, ka pieņemsim, mums pietrūks, nezinu, kaut kāda raķešu degviela, ja, vai kaut kādas vadības komponentes un beigās neko nevarēs vairs izdarīt? Ja vienkārši Ķīna ar tiem droniem pasaka, vienkārši nepārdosim, mums ne akumulators, neko. Jā. Tas ir arī stāsts, kāpēc šī raķete vispār teorētiski var būt lētāka nekā konkurentu vai analogas raķetes, jo viņā tiek izmantotas, kā tu arī minēji, off-the-shelf, maksimāli off-the-shelf preces. Protams, ir ņemot vērā raķetes izmēru specifiku un tā tālāk, daudzas lietas ir paši izstrādātas un viņas arī ir jāražo vai nu pašiem, vai nu jāmeklē partneri. Bet ļoti lielākā daļa no komponentiem tās ir off-the-shelf komponents, tieši paturot prātā šo ideju, ka tam ir jābūt valstī praktiski 100% lokalizējam no ražošanas viedokļa produktam. Protams, ir dažādas komponentes, kuras mēs šobrīd nebūs cita risinājuma, kā importēt. Kā mēs zinām, Latvijā sprāgstvielu ražošanas nav. Tāpēc par sprāgstvielām tā ir komponente, kas būs jāimportē. Kolēģi Gauņi saka, ka taisīšot. Mēs ļoti ceram. Jā. Attiecīgi, kā ir šobrīd, ādažos jums ir bijuši šie testi. Tu runā šobrīd, teiksim, tā, par to zem variantu. Kā tas izpaudīsies, teiksim, tā, lai cilvēki vienkāršāk saprast? Tas būs kaut kāds līdzīgs launchers, kā, nezinu, tiem pašiem Stingeriem, šitam poļu gromām RB70, ko faktiski karavīrs vienkārši var uzmest uz muguras, ielikt kaut kādā tehnikā, nesāt palaist. Jeb jūs domājat, teiksim, tā, kaut kā elektronizēt to visu, izvietot kaut kādām, nezinu, tur bezpilotu kustīgajām platformām, tām pašām sauszemes. Kā faktiski tas būs lietojams no tāda lietotāja viedokļa? Konkrētais produkts. Tātad konkrētais produkts, tas ir vakar arī industrijas dienās, mēs arī demonstrējām, kā izskatās palaišanas iekārta. Tas ir trīskājs, nedaudz lielāks kā kamerai, un launcher bloks ar atkarībā no tā, kāda ir vajadzība lietotājiem, no 1 līdz 4 palaišanas, sauksim viņas par kasetēm latviski. Konteineriem. Jā, konteineriem. Tas ir launcher bloks, kurā ir ielādēts tātad raķetes, un otra komponente ir ieroču vadības sistēma, tas ir dators, kur var apkalpot viens operators. Triecienu drošā čemodānā, smukā. Smukā, protams, triecienu drošā čemodānā. Un pie šī triecienu drošā čemodāna ir pieslēgts kāds no lietotājiem pieejamiem sensoriem. Un sensoru klāsts var būt ļoti dažāds. Tas var būt elektrooptiskais sensors, tas var būt radars, tas var būt pretdronu radars, kas ir mazāks, tas var būt jau taktiskais militārā pielietojuma radars. Galvenais ir tajā vadības skaistajā čemodānā dabūt informāciju par mērķa kursu, tātad virzienu, kādā viņš lido, ātrumu un virzienu no palaišanas iekārtas. Tādā veidā norientēt viņu telpā. Tad operators pieņem lēmumu vienu vai otru mērķi iznīcināt ar vienu no raķetēm, kas viņam ir pieejams launcherī. Viņš izvēlās raķeti, nospiež pogu, raķete atstāja launcheru, un brīdī, kad raķete atstāja palaišanas iekārtu, kas ir tehniski dažādās sistēmās, dažādi risinājumi, ir raķetes īpaši lielas distances vidējā pretgaisa aizsardzības radiusa raķetes atstājot launcheru, ņemot vērā to, ka mērķis ir ļoti tālu, viņai jāturpina sazināties ar šo zemestaciju, parādās dažādi riski ar jammingu un tā tālāk un tā projām. Ir raķetes, kas aizlido optikas kabelītī. Mūsu raķete atstājot launcheru, viņa nekomunicē vairāk ar zemes staciju. Nodžamot viņu vairs nevar. Viņa nevar nodžamot, viņa aizlido, un tad ir arī tehnisks risinājums, kurā brīdī sāk strādāt sīkers un kā tas sāk strādāt.
Jo arī sīkeri, tas, ko mēs arī tagad skatāmies, vērojot Krievu taktiku, arī šahedi arvien vairāk tiek aprīkoti ar sistēmām pret šiem interceptoru droniem. Viņš saprot, ka tojās interceptoru drons, dažādi izvairīšanās manevri, decoy sistēmas, kas var deorientēt to interceptoru. Tāpēc arī ir zināms veids, kurā brīdī, kā un kāpēc sāk strādāt sīkers, kas arī tad novada raķeti, teiksim, tajā terminālajā fāzē uz mērķi. Notiek detonācija. Detonācija notiek nevis ietriecoties mērķī, jo arī ir dažādas sistēmas, kas iznīcina, teiksim, mērķi tieši ietriecoties mērķī. Mūsu uzdevums nav trāpīt mērķi. Mūsu uzdevums ir būt nedaudz no mērķa. Tuvuma sprādziens faktiski. Jā, tas ir proximity detonācija un ietekmēt mērķi gan ar šo sprādzienu vilni, gan, kā tu teici, ar šo šrapneļu elementu. Vai ir doma, teiksim, tā to visu, redzot arī šo Ukrainas pieredzi ar tām pašām mobilajām ugunsgrupām, uztaisīt ar laiku kaut kādā, no pleca palaižamā versijā? Tādā maksimāli ātrējai lietošanai. Par pleca palaižamo versiju tas... Augstumā, griestiem, kas ir scenārijā ar helikopteru, vieglās lidmašīnas, jā, to jau Ukraiņi ir sekmīgi pierādījuši, šo cīņas variantu. Mēs arī ļoti Pāri nākotni, tu jau šeit ieskicēji, kad plāni jums, es saprotu, ir lieli. Ļoti lieli. Tur izskanēja gan teiksim, tā zeme, gaisa un arī zeme versijas. Varbūt, teiksim, tā, ko tu vari pateikt, cik tālu vismaz drīkst iezīmēt. Kas ir tie produkti, ko bez šīs Mark 1 un Dievs dod arī Mark 2, mēs drīzākajā laikā no jums dzirdēsim un redzēsim, vai pie kā jūs testus sāksiet? Jā. Es varbūt nedaudz pagriezīšu uz to, kas tieši ir saistīts ar, praktiski viss būs saistīts ar Latviju, bet par to, kas notiks tuvākajā laikā Latvijā. Es nevarēšu iet tādās detaļās tieši par R&D roadmap, citādāk Ukrainas brīvības un neatkarības bulvārī. Viņiem galīgi bez darba paliks. Bet, kā jau mēs arī runājām, tātad sērijveida ražošana Mark 1. Tas ir pirmais uzdevums, un tad, kad es runāju par sērijveida
ražošanu mēs nerunājam par desmitiem un simtiem. Brīdī, kad nepieciešamā infrastruktūra būs izvērsta šeit Latvijā, šobrīd notiek arī milzīgs darbs pie tieši piegādes ķēžu sistēmas izveidošanas un tā, lai mēs to visu varētu nodrošināt. Mēs runājam par ražošanas apjomiem, kas tiešām būs 100 dienā, 1000 mēnesī. Jo tas arī pieprasījums un interesi šobrīd ir burtiski šādi skaitļi. Ne tikai par Latviju, bet arī par eksportu runājot. Tas ir punkts 1. Punkts 2 ir air-to-air versija, kas būs noteikti intensīvs testēšanas periods. Pirmie testi jau būs drīzumā. Informācija būs publiska, nebūs publiska. Tas varbūt mēs to redzēsim. Bet, ja mēs runājam par Latviju kā lokāciju, atkal inženiertehniskais resurss, R&D centrs ir Latvijā, inženiertehniskais resurss ir gan latviešu inženieri, gan arī šobrīd arī ārvalstu inženieri, kurus mēs piesaistam. Par šo es arī gribētu atsevišķi pastāstīt, jo, manuprāt, ļoti, ļoti interesanti, kādu uzmanību mēs esam ieguvuši arī no kolēģiem, no lieliem praimiem. Un tad testēšana Latvijā, jo šobrīd arī viens no iemesliem, kāpēc Frankenburg, 80% no Frankenburga ir Latvijā, ir testēšanas pieejamība. Tā fantastiskā sadarbība, kas mums ir ar bruņotajiem spēkiem, fantastiskā pieejamība poligoniem, atsaucība un tā tālāk, nekas tāds nekur citur nav. Kad mēs stāstam par šo sadarbības partneriem no Deal, no Airbus, viņi var tikai sapņot par to. Jo tad, kad ir stāsts par viņu sistēmu testiem, nerunājot par lielajām raķetēm, bet par vienkārši testiem poligonā Rietumē Eiropā, tad mēs runājam par pusgada pieprasījumu laiku, gada pieprasījumu laiku. Mēs esam poligonā ļoti, ļoti, ļoti daudz. Tā ir milzīga pateicība aizsardzības ministrijai un bruņotajiem spēkiem par šādu iespēju vispār to darīt. Tas tad testēšana un viss, kas saistīts arī ar lielāku izmēru raķetēm, arī tas viss ir šī gada plānā ar šo Mark II raķeti un tā tālāk. Par ārvalstu inženieriem, tad, ar ko mēs sākām ar investoru naudu, kas nāk no Igaunijas, kā tu arī atzīmēji, un ar latviešu inženieriem. Šobrīd Mark I ir augstas gatavības, prototips, minimum viable product, gatavības līmenis droši vien kaut kur TRL 7, tuvojoties 8. Mērķis ieiet masveida ražošanā, testēšana ar gala lietotāju tie galvenie uzdevumi šodien. Lai mēs varētu ieiet masveida ražošanā, ir nepieciešama pieredze. Jo, ja mēs runājam par Ukrainu, tad galvenās prasības Ukrainā ir drošs ierocis, drošs. Un otrs, kas nogalina Krievus. Citu prasību nav. Un, iespējami lēts ir trešais. Ja mēs runājam par eksportu, tad, protams, tur ir stāsts par certifikācijām. Kā viņai jābūt certificētai, drošības mehānismu certificētam, raķetei certificētai un tā tālāk un tā projām. Lai šo visu izdarīt, ir nepieciešama pieredze, kurai ir gājuši cauri lielie ražotāji, bet šobrīd mēs masveidā sev pievienojam arī cilvēkus ar šādu pieredzi burtiski cenšamies apzakt. Cits uzņēmums. Apzakt kolēģis no Deal Defense, MBDA un šādiem ieročiem, šādām kompānijām. Un šobrīd man ir prieks arī teikt, ka šie inženieri arī sāk strādāt. Un mēs varam lepoties gan ar tādiem inženieriem, kas ir strādājuši vadošos amatos pie IRIS-T izstrādes, vadošos amatos pie MBDA Spirit 3 programmas un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka šī kombinācija, ko mēs cenšamies panākt, kombinācija starp nestandarta, agresīvu, tādu studentu domāšanu šeit Latvijā, kombinētu ar šo pieredzi plus lietotāju orientētu produktu izstrādi, būs arī panākumu atslēga. Tas noslēdzošais jautājums, ko es tev gribu prasīt, ir tas, kas faktiski izskan arvien vairāk un vairāk.
Proti, un kas ir arī vienlaikus, varbūt šobrīd, ko mēs redzam, tā Eiropas galvenā problēma ir šie te klasiskie smagnēji uzņēmumi, tādi kā Rheinmetalls, Diehl, tur pats arī minēja MBDA un citi, kas ir vārdi vistiešākajā nozīmē. Viņi gan smagus produktus rada, gan paši ir smagi, teiksim, tas viss birokrātijas, visas lielās uzņēmuma personāla mašinērijas un tā tālāk. Un tad ir tādi, teiksim, tā mazāka veiklāka. Tas Ukrainas piemērs, kur ir startupi, kas ir sākumā darbojušies vispār kā brīvprātīgie karavīri atbalstam, pēc tam to produktu novaduši līdz kaut kādai gatavības stadijai. Un ne tikai Ukrainā, tas ir arī tāpatās izpildot Ukrainas vajadzības, bija šis startups Savienotajās valstīs, kas piedāvāja šo spārnoto raķetu, nepateikšu, izkrīt no galvas. Tas modelis, tu zini, teiksim, tāda aviācijas bumba, kas ir iestrādāta faktiski spārnotajā raķetē, no gaisa palaižamais variants. Nezinu, vai beidzot šis ieroču klases ir sasniedzis Ukrainu vai nav, bet tomēr mēs redzam, ka pēkšņi uzrodās šādi jauni uzņēmumi, ātri kaut ko izstrādā. Plus tas galvenais pluss ir, kad tur tiek ņemta vērā šī centieni uz izmaksu ekonomiju, ja mēs tā ražošanu salīdzinām, nogalināt ienaidnieku par iespējamām mazākām izmaksām, kas nav redzams atkal šajos klasiskajos uzņēmumos. Kā tu skaties faktiski, vai te mums ir kur iet, un vai jūs... Kā jūs varat konkurēt ar šiem lielajiem, un tu teici, jūs esat agresīvāki, jaunāki, vai jums te varētu būt kaut kādas priekšrocības salīdzinoši? Jā, izpildot arī galu galā pasūtītāju. Šis ir atsevišķa raidījuma cienīgs jautājums. Bet tā īsā atbilde tomēr. Bet tad, tas, ko mēs varbūt tā kā bišķiņi pārspīlējam, ir ar 1-pret-1 mūsu situāciju salīdzināšanu ar Ukrainu. Gan operacionāli taktiski, tur domāju, ka karavīriem būtu ko teikt, mums ir pilnīgi citādāk apstākļi nekā Ukrainā. Un otra sadaļa ir, kas ir saistīta ar aizsardzības industriju. Lai ko mēs darītu, lai cik mēs būtu šeit pumpuraini, agile un ātri un visi šie skaistie vārdi, šī situācija šeit nekad, cerams, nebūs tāda kā Ukrainā, jo Ukraina karo. Tad, kad es arī daudz ir dzirdējuši šo manu teicienu, ka brīdī, kad Krievu tanki brauks pa bruģi šeit Rīgā, tad mēs pagrabos liesim sprākstvielas, zāģēsim granātas un tā tālāk un tā joprojām. Kamēr tas, paldies Dievam, nenotiek, mēs dzīvojam tomēr ļoti regulētas industrijas apstākļos, un agrāk vai vēlāk, jebkurš startups, viņš apaugs ar šīm administratīvajām lietām un birokrātiskajām lietām. Jo šī ir, es par šo runāju, gan, varbūt ne katru dienu, bet reizi nedēļā mums ir arī ar maniem kolēģiem, īpaši inženieriem, saruna, ka mums tur, mēs nevaram no AliExpress nopirkt to, nevaram šo, mums vajag tur tikai prototipiem, tai skaitā arī Eiropā ražotas lietas, jo tikko tu nopērci kaut ko tur no Ķīnas kaut kādam prototipam, tad no bankas atnāk draudzīgs aicinājums par AML parunāties un tā tālāk un tā joprojām. Pirmkārt, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, otrkārt, mēs strādājam, kungi, aizsardzības industrijā. Drošības pārbaudas, birokrātija, atskaides, tā ir stingri regulēta vide. Rietuma Eiropā tas ir vēl trakāk, tāpēc, protams, uzņēmums brīdī, kad tas ir izaudzis līdz 11,000 kantoriem, Diehl Defense. Loģiski, ka birokrātiskais un administratīvais process ir mežonīgs. Cits, protams, stāsts ir, kā skatīties uz produkta izstrādi kā tādu, un te noteikti šim tādam mobilam, ātram formātam ir lielas priekšrocības. Atkal salīdzinot mūs ar Ukrainu, kā es teicu, jā, Ukrainā ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ir 3-5 džeki, kas ir karojuši frontē, atgriezušies atpakaļ.
garāžā sākuši skrūvēt darīt. Laikam mums arī šādu garāžas entuziastu ir ļoti daudz, un viņi ir mūsu pēdējā cerība. Tagad tās granātas būs jāzāģē. Jā, tieši tā, viņi arī zāģēs, un ticiet man, viņi to darīs ļoti efektīvi. Bet, ja mēs gribam runāt par lietām kā eksports, tur standartizētas sistēmas, pareizs šis piegādes ķēžu process, tad tas ir ļoti regulēts. Ukrainā tas tā šobrīd nav. Ukraiņiem ir pilnīgi vienalga, tieši tāpat kā Krieviem, pilnīgi vienalga, vai tas motors, propellers, drons, raķeti, ierocis. Tur ir ķīniešu komponents, nav ķīniešu komponents. Doesn't care. Uz zila izolene un virzienā uz austrumiem. Eiropā tā, protams, nav. Aizbraucam uz jebkuru izstādi. Viss ir ļoti skaists, no maksimāli dārgiem materiāliem. Cena minimums 20 miljoni, citādāk tas neskaitās. Un, tas ir vienkārši divas pilnīgi dažādas pasaules. Vienkārši mums vajadzētu izdarīt secinājumus un izvairīties. Tas, ko mēs bieži vien pārspējam, mēs cenšamies kopēt, ka Ukraiņu modelis tas ir mūsu modelis. Nē, tas nav mūsu modelis. Nedz aizsardzības industrijas attīstībai, nedz operacionāli taktiski skatoties uz lietām. Mums ir jādomā pašiem savām smadzenēm. Protams, ņemot labāko pieredzi no turienes, tad, ka mēs varam tiešām mācīties no Ukrainas, šis nepārtrauktais produktu attīstības links ar gala lietotāju. Nepārtraukti. Atliek tev novēlēt, tad pēc iespējas ātrāk sāk šo ražošanu un apgādāt mūsu Ukraiņu ieroču brāļus, lai viņi ir šiem nelēšiem un viņu sūtītiem droniem maksimāli efektīvāk tiek galā. Es domāju, ka tev arī kā karavīram atvaļinātam, bet tomēr... Es esmu zemesardzē. Tieši tā. Jebkurā gadījumā es domāju, ka tas novēlējums ir kaut tas tavs radītais produkts nekad būtu dusmās, nebūtu jāšauj ārā šeit. Tā kā liels paldies, Kaspars Polaks, mūsu viesis. Frankenburg Technologies. Gaidām vasaru. Ceru, ka jūsu produkts vairos mūsu valsts drošību arī tostarp. Un tad jau atliek tikai novēlēt veiksmi. Paldies tev, ka atnāci. Paldies.